Esam izbraukuši ārpus Rīgas 50 minūšu attālumā Lādzēnu dīķos, jeb purvos. Un, kas ir interesanti, ka esam starp divām vētrām tikko praktiski viena naktī beigusies un apmēram 11. sāksies nākamā. Tāpēc mēs izmantojam mirkli un skatīsimies, varbūt tās, ka būs ideāli cope vai tieši otrādāk. Tāpēc skatāmies, kā būs un nepalaižam garām labākos momentus. Sāks rabināt. Jo, cik es skatos, tad 11. tur jau ies vaļā, jo uzsolis. Šis ir labs veids, kā sasildīties. Uzsolis jau no rīta paša. Pulkstenis ir apmēram 8 no rīta. Un vēl kādas minūtes, nezinu, 6, un mēs braucam ezerā. Onkuli, zini, ka tu paņēmi viņa akumulātoru no mašīnas? Kā citādāk zivs nebūtu. Šodien ir 3. novembris un esam Lādzēnu dīķos. Šodien pamatā es ķeršu uz Anīra spinninga testu 8 līdz 34 grami. Edgars uz Major Craft spinninga 7,28 gramu mēģinās. Es filmēju. Un vēl viena reize padirsenī. Neizmirstam padirseni. Jā. Bez padirseņa nekur laivā. Tā, Lādzēnu dīķos, jeb Lādzēnu purvos esmu 2. reizi. Un to, kā es saprotu, ko es te varētu lietot, ir apmēram šāds variants. Es esmu izvēlējies 2 čatarbeitus, viens smagāks, viens vieglāks, tad ir virs ūdens mānekļi. Ieskaitot Šakamuru, leģendāros, un tad nedaudz dziļāki mānekļi, ja, kas iet kaut kādi metrs, 1,50 līdz pat 2 atkarībā, cik tālu met un cik ātri velk. Nu, tāda mana izlase. Edgar, mēs no tevis arī varam gaidīt tavu izlasi? Es sākšu ar čatarīt, uz ko šogad neko neesmu noķēris. Jā. Sākumā patestējuši mānekļus, kas pa nulēm bijuši. Pirmo stundu, nu ja nebūs zivs, jau sāksies pie kādiem bērņikiem ķerties. Bet pagājuši gadu es šeit biju rudenī un čatars labi strādāja. Kuras krāsas čatars? Balts ir sarkana, tā kā praktiski čatars strādā, te jau kaut rotiņu varētu strādāt. Un te jau skatīsies, kā veiksies. Bet kanālos bija kaut kāda, teica, koki, jā, kaut kas tāds jāuzmanās. Šeit mēs esam pirmajā kanālā, tur aiz tevis ir lielais dīķis. Šitai ir mazāk koki, bet tepat paralēli ir vēl viens kanāls vai pat vēl 2. Un tad jā, nākamajā tur ir daudz kopu sagāzt, jā, tur gan ir diezgan bīstami. Braukt ātri, plus arī daudz mānekļus var atstāt. Bet, kas neriskē, tas nevinē, pauši, kad lielā zivs tieši tur slēpjas. Nu jā. Bet mūsu plāns tagad, ko sākumā kanālā pamētāt un tad braukt dziļāk? Vai tā kā mūsu onkuls teica, kad izbraukt sanāk, šeit ir kanāls, aiz kanāla, tur ir tā kā lielais, nu kā pateikt, lielais ūdens un gar viņu braukt, gar viņu un gar niedriem līdzīgi kā šeit, tā kā mētāt. Vai tāds plāns pieturēsimies pie tāda vai kaut savādāk mēģinās? Es domāju, ka iebrauksim kanālā, man liekas, ka tur pa vidu var izbraukt ārā uz lielo, bet skaidrs, ka kanāli ir dziļāk, jo tad, kad to purvu rakt, tad kanāls rakt tieši, lai nosusinātu. Tā kā te ir dziļāks, tātad skaidrs, ka zivs uz ziemu koncentrēsies vairāk kanālos un ap kanāliem. Tā kā es domāju, nav liela starpība, mēs esam niedrēm šitajā pusē vai niedrēm tajā pusē. Tā kā iebraucām kanālā, es domāju, vismaz līdz vidum, tad ejam pa kanālu. Nu, beigās jau pastāstīsim statistiku, vai nekur vairāk tāpat noķērās. Kanāli vai pie atklātā ūdens, un vai tava statistika, ja tava prognoze būs pareizi? Man vispār ir ierosinājums sacensībā. Vai vaļā? Uz kopgarumu. Kopgarumu? Līdera kopgarumu. Jā. Uz ko mēs varētu? Uz snikeru dubultu. Lielo snikeru. Tas saldumu mīlis. Labi, jā. Cerams, tad skaitam kopgarumu, jā, kurš vairāk... Cerams, ka būs kaut viena, ko mērīt. Vismaz pusīti. Nu labi, lai ir. Lai iet.
te pret zaļnieks. Edgars mums iedzina zālēs un saka, forši šeit jābūt zivī, meti. Man ir straiks īstenībā, diezgan ilgs jau. Es neesmu palicis bez zivīm tā, kad es neesmu gatavs šodien palikt bez zivīm. Edgars, saprot to? Jā, šis ir straiks, bro. Šis varētu strādāt? Apsties. Edža. Edgar, par garāko zivju kopumu. Vai kā tās darības bija? Par garāko zivju kopgurumu? Kopgurumu. Kad zivis neķerās, tad jāiet izvirtulis. Pabraukājām pa lielo, gar krastu nekas nebija, braucam uz kanālā. Kanālā jābūt lēmēji, ne? Jā. Vēroju. To reakciju. Zvejnieku laivas, jeb makšķernieku laivas ļaunākais murgs. Apskaties, cik tur stumbeņi visādi, koku gali. Tāds te viens kanāls ir. Edgars ir tieši matjā. Edgar. Desmit un 19 minūtes un nekā patreiz nav. Neviena piecirtiena, neviena astes gala nekā. Edgar, kur ir? Nikolai saka skumīgi. Pagaidām diezgan skumīgs sākums. Jau vidus skumīgs, es teiktu. Ir pie laivas jau. Pirmā ir. Kas tur ir? Čaterbeja. Vīdusuma. Bet neliela. Nu, viena ir viena. Viena ir viena. Viens ir mazliet vairāk par 0. Un tā arī nebūs samēra. Tas izskatās. Es varētu mēģināt izkabināt tāpat varbūt. Vai izņemt. Tā, parādīšu, uz ko uzreiz noķēru. Tāds četrbeidz balts ar pielikt gumijas zivtiņu tāds tārpiņš. Un šāda līdziņa neliela. Tā. Tu redzēji, kā viņi izvilkā. Tā ir nākamā. Trešā pēc kā, ne, Ternāpolī neliela. Viņš lielā tur, jā. Tā, kas pieķērās trešā, bet izvilktā laivā otrā un Edgar. Mērīs vai 40 saskaitam? Jā, tā man šitos te mēriņas pa 40. Jā, tur nav pa mūzīt. Tās Edgar, kas notika tikko? Asti jāpēda. Parādi tuvumā. Parādi asti. Sobiņš. Ai, ka ir zobu arī redz. No ko asti tev aizgāja? Aizgāja, jā, bet nu gan jau, ka nekst liels. Neko darīt. Bet diezgan aktīvs, cik mums 10 minūtes laikā, 4. copa, pēc pirms 11.
Un pretīs no 11 sāk solīt arī to vētru, tā kā, vai sakritību, vai kā. Laika maiņa kaut kādu vai spiediens vēl kaut kas, ne? Te manīs. Jā. Vēl, kā saka, vismaz pusstundu gribētu tos pamest. Jā. Kanāla standarts šodienas. Vienādi būs kaut kas lielāks. O, aizgāja. Ļoti labi. Tas nāk ir sestā cope. No pusstundas laikā vai pat mazāk. Bet tas ir no kanāla gala. Tā, no kanāla gala cik? Es teiktu 80 metri. Tā, pēc pirksts piegāja priekšā. No kanāla gala kāda 80 metri, un tā bija sestā cope. Cik mums tur jau paliek? Ko to? Kaut kāds, kopā garums ir kilometrs, tad diezgan vēl. Tā kā ceram uz ko lielāku veisu skaitu. Skaitu vajag vai izmēru? Man jau skaits sajūtas. Ne, izmēru lielāku vajadzētu. Mēru vismaz. Ok, turpinām. Kokā iebrauksot. Ko? Ir? Ir tepat? Es filmēju. Paņem sačuku. Ai, zālēs. Ja maši. Viņš aiz zālēm aizpinās. Ai, viņš zālēs aptinās apkārt vairākas reizes. Bļāviens. Ar motoru nevaram piebraukt, ne? Tas, ka nevajag, viņi aptinās ap zālēm. Bet tu pat neizcēlis, ja tu viņi dabūs sačakā. Es palaidīšu oļā. Ir, bet viņi, jā, bet labi. Cel iekšā. Jā, ir palaist oļā, cel iekšā. Nu, bišķi lielāk ir, jā. Šits ir mērs. Apsveicu. Apsveicu arī sevi pats. 50. Nu, cik kodums, jā, kaut kāds. Jā, labi. 5. Jā, šitā kaut kas stāvāk. Nu, nē, es teikšu pie 7 pat īsti. Tad bišķi gaļīgi vispār. Tā zaķīta ir nespožinies, jā. Tā pagaidi. Tas mums sanāk 61 vai 61, jā? O, nu šitā jau tāda, un dzīvojā tieši ētrā noķērās. Jauki, kas saka. Kas mums tagad ar izvilktiem? Izvilkt sanāk 3. Pieķēršies daudzi, bet izvilkt 3, jā? Pagāja vēl nē. Tad man ir 60 plus 40, man ir metrs. Un tev 40. Ok, turpinām. Nu arī laikam ap 40 vien būs, vai ne? Var pamērīt kaut kas, varbūt tās tuvāk. Mērīs vai ladīs? Un būs 40, tā kā skaitīs? 50 izstāsta, ka nebūs. Slaps klājmiņš tu izmētāt vajag. Jāredz, papatīti parādījās viņam, ne? Pie paša lājos paņēma maziņa. Tikko. Paņemšu. Maziņu zaķīti. Nemokies. Es taču te laidīšu vaļā. Nemokies. Metrs
Nu, šitā nebūs 40, laikam, jā. 1,30 m, jā. Nu, jā, un pēdējās dienīs gumijai būs jāmaina. Un uz vienu čaterīt šito konkrēto. Trešā ārā, jā, 1,30 m kopā. Bet, un vēl sanāk 3 aizgājušas. Un uz vienu čaterīt šito konkrēto. Braucam ārā. Šodien pieteikti tagad ir 12:30 dienā. Nu ko, šodien noslēdzās Copja Lādzēnos, jā? Ar tādu uzvaras salūts, nē, šampanīts. Nē, lietas vienkārši. Uzvaras šampīts. Tā varam rezumēt rezultātus. Rezumējam tā, ka tev ir Snickers. Man ir Snickers, 3 zivis laivā, man kopā 1,30 m. Nu, tā plus. varētu būt viena. Tā varētu būt viena tikpat labi, jā, bet nebija. Un tev bija 2 zivis, 80 kopā apmēram. Jā. Plus man aizgāja 4 tādas, kas vai nu es, kamēr kameru slēdzu, aizgāju, kas kaut kā tā, mazās pārsvarā. Un tev aizgāja cik? Viena asti nokot, nekas starp citu viena aizgāja. Jā. Asti nokot, sops bija un... Laikam viss, jā, 2. Tad kopā tev 4, man kopā 7. Sopas. Jā, nu tagad... Bet tu pārsvarā visu laiku met uz balto čaterī. Mans ir šis te, kas strādāja vienkārši tā kā top. Es pat mēģināju visu ko. Šis ir kaut kāds varētu būt 7 gramīgs, es tā lēšu. Es pat mēģināju visu, ko gribēju noķert, ne uz čateri, bet... Šakamūru arī nestrādāja tā. Praktiski viss tops bija tikai uz čateri. Tikai čateri šodien, un kas jocīgi, ka tieši balts, tādā kombinācijā, nu, manā gadījumā sarkans, un Edgars, tu arī noķēri šitā taikot uzliki, jā? Uz šito noķēri. Balts ar sarkanu. Uz citām krāsām nebija. Nu, jā, šodien izšāva balts čateris ar sarkanu kaut kādu elementu. Kas vēl? Vētra neatnāca pagaidām. Vējš nav, bet lietas ir vairāk nekā gribētu. Lietas vairāk kā gribētu, esam salījuši, nosaluši nedaudz. Jā, vējš nav, ko vairāk gaidījām. Nu, ko pa Lādzēniem varam teikt? Produktīvas brīvdienas. Nē, ir jautri, es domāju, tādā foršā laikā būtu jautri. Jo zemvērs un ap 50. Sapcīt, mēs gribam apgāst teoriju, ka te ir daudz, ka var noķert kaut ko lācīgāku, bet Lādzēnos lācīgāk negrūti noķert. Nu, 60 tāpat laikā izšāva arī viens. Nē, ja gribētu ēst, tad pusdienas pāris. Jā, tāpat laikā mēģinājām tātad lielajā klajumā, bet tuvāk zālēm, bet tāpat laikā arī klajumā, nu, tur bija tā kā pilnīgi pa nulēm. Visu, ko mums noķērām, bija konkrēti kanālā. Pirmajā kanālā, starp lielo klājumu, uzreiz pirmais kanāls. Nekur citur nekas nebija. Un būtībā tāds sajūta, ka sākās vienā brīdī. Nu, turpat ar lietu varbūt nebija kaut kas lietas ar sākās. Tāds nopietnāks lietas, jā, kad sākās. Nu, tā kaut kā, jā, tad tāds rezumē šodienai. Bet, ja būtu jābauc pēc trofejas, tad laikam es brauktu uz kaņieru. Jā, mums pagaidām kaņieras trofeja ziņā numur 1. Lādzēnu vairāk tāds. Ja gribi noķert, izklaidēties, ķert iespējams daudz, nu, Lādzēni, jā, kāpēc ne, vai ne? No nav tālu no Rīgas, 20 eiro 2 cilvēkiem. Jā, laiva 10 plus licences vienam. Kādam cilvēkam 5 eiro, ja tā. Nu jā. Nu forši, labi. Neasakas arī turpmāk, vai ne?